Čau, te Nils. Nu, ko ir pirmais datums, var ķert zandartus, bet es, diemžēl, šodien nebiju zandartos. Es šodien krāmēju mašīnu, un rītdien es dodos uz Ālandiem. Pēc, nezinu, cerams, ka daudz un lielām līdekām. Tā kā, ja tu vēl neesi parakstījies, obligāti paraksties. Šis būs diezgan īss video. Pastāstīšu, ko es tur darīšu, un tad mēģināšu arī katru dienu likt iekšā kaut kādus šortus, īsos video, kur stāstīšu, kā pagāja man diena. Un pašās beigās, protams, mēģināšu to visu apkopot tādā lielākā video un parādīt, kā tad man un kolēģiem, copas biedriem gāja Ālandos. Tātad, kāpēc tev vajag parakstīties? Tāpēc, ka Ālandos, es domāju, būs daudz smuku vietu, smuku zivju. Tas, ko es tur darīšu, es mēģināšu notestēt vienu jaunu kātu priekš sevis līdz 170 gramiem uz Big Baitu. Un tas interesantākā feature viņš ir garumā 2,74. Tā kā diezgan garš kāds. Pēc sajūtām bija forši no krasta. Es pamētāju, atsevišķi paldies Pāvēlam, Jerkbait. Viņu daudz pazīst. Viņš iedeva savu kātu, jo nesanāca man, kā vienmēr, pamodos pēdējā brīdī un nesanāca tik ātri pasūtīt jaunu. Tāpēc viņš iedeva savējo. Tāpēc testēsim 13 fishing kātu. Testēsim veselu kaudzi ar visādiem loriņiem. Te ir āķīši, VMC peles. Tad es esmu paņēmis arī vienu foršu lietu. Paskatījos, kā Antons skaita zivis, un es nolēmu nopirkt klikšķināmo. Tā kā skatīsimies, cik daudz zivis sanāk saklikšķināt un cik tad būs beigās Ālandos noķerts lielās līdekļas. Tā kā, jā, copēšu es uz multiplikātoru spolēm pārsvarā smagajai artilērijai Revo Beast, viegliem mānekļiem Daiwa Zillions, viena rezerves spole un būs arī viena bezinerces spole Shimano Straģiks 2,5 tūkstoši izmērā. Tā kā jā, te mums iekšā ir daudz dažādi mānekļi. Protams, ir vestes līdzi paņemtas drošībai. Un jā, tas, ko es vēl aizmirsu parādīt, vienu feature, ko es ilgi meklēju un beidzot atradu. Notestēsim rapalas brilles. Tā kā skatīsim. Vēl viena feature, ko es aizmirsu pateikt. Notestēsim rapalas brilles. Soka ar dzelteniem stikliem. Laiks tur it kā būs arī dienas, kad būs apmācies laiks. Feature tām brillēm es pēc tam parādīšu, kāpēc es viņas paņēmu. Un jā, šis nav nekādā veidā sponsorēts ne rapalas, ne VMC kaut kā pasākums. Viss tika iegādāts pa saviem personīgiem līdzekļiem, jā. Nekāda sponsora nav, tāpēc godīgi pastāstīšu, kas, ko un kā. Jā, vai man patiks 13 fishing kāds, garais 2,74. Vai man patiks brilles, šīs te rapalas brilles, jā. Kā uzvedīsies āķi, kā uzvedīsies šīs te VMC peles. To jūs visu redzēsiet, visu parādīšu, pastāstīšu. Ja ir kaut kādi jautājumi, droši rakstat komentārā, rakstat šortu komentārā. Bet tagad, es domāju, jūs varat apstīties nedaudz relaksēšanās nolūkos, kā mums gāja ar manu čomu Andreju Spunciemā. Babīts ezers vēl bija ciet, tad, kad mēs tur bijām pagājušajā nedēļā. Un mums sanāca tikai izbraukt pa Spunciemam. Tāpēc skaties, kā mums ar Andreju gāja Spunciemā, klausieties mūziku un tiekamies jau no Ālandiem. Čau! 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 Mēs esam atbraukuši uz
Babītes ezerā makšķerē pagaidām liegums, bet mēs mauksim, mēģināsim apstīties, kas notiek Spunciemā. Andrejs sēž telefonā, mums nekas neķerās. Nē? Nē, domāju, gan šodien zīves nebūs. Jā, Andrejam principā tā priekšnojauta ir tāda līdzīga kā man. Mēs atbraucām vairāk pasauļoties. Laiciņš solās būt ļoti, ļoti interesants. Mākoņi nebūs, būs saulīte. Un mēs diezgan skeptiski esam attiecībā uz zivju daudzumu. Bet, copēsim, skatīsimies. Varbūt kāda lielā mamma kaut kur te ar malām kaut kur sēž. Tā, draugi, kārtējais fails no manīm. Kā jūs domājat, ko es aizmirsu? Stiprinājumu GoPro uz kakla. Tāpēc šodien, vismaz kaut kādu pirmo dienas pusi, video būs... Tā video tiks filmēta tikai ar rokām, brīdī, kad pieķersies kaut kāda zivs. Šajā smukajā ezerā. Piebraukuši mēs esam pie lieguma, te ir bojas saliktas. Bet copēt nedrīkst, tur vēl viena boja. Bet te mēģināsim gar lēpenēm kaut ko sataustīt. Un pēc tam, kad brauksim atpakaļ uz bāzi, uz to pusi, tad visticamāk piebrauksim un paņemsim no autiņa to stiprinājumu kaklam. Tā kā ar manīm, kā parasti, kaut kāds fails vienmēr notiek. Sāksim copi. The sun creeping over the misty lake. A rod in my hand, make no mistake. Pike and perch, they call my name. Chasing Xander, wild and untamed. Salmon runs like fire through my veins. I feel alive out in the rain. Cold wind blowing, but I don't care, 'cause peace like this is rare out there. One last cast, that's what I say. But I'm still here at the end of the day. It's more than luck, it's love that lasts. We're all just fishing on one last cast. Yeah, one more throw, one more fight, dreaming of a monster bite, saying it's the last, but that don't pass. Truth is, the last cast never lasts. Soft ripple on a glassy bay, lines tight, let the game play. Every strike a story told, in silent woods or waters cold. It's not the fish, it's what you find in the quiet corners of your mind. That pull, that thrill, that sudden snap, yeah, that's the reason I always come back. One last cast, that's what I say. But I'm still here at the end of the day. It's more than sport, it's a sacred pact with nature's heart and a rod intact. Yeah, one more throw, one more fight, chasing that early morning light, saying it's the last, but that don't pass. Truth is, the last cast never lasts. Every angler knows the lie we tell ourselves while time flies by. It's not goodbye, it's just not yet, 'cause the passion's deep and the hook is set. One last cast, out on the tide. With every flick I come alive. From perch to pike, from dusk to dawn,
let's be honest. One last cast is just the promise. Nu ko, draugi, zīves neķerās. Bija kaut kāds pāris cops tikai no pašām niedrēm. Bet mēs tā nodarbosimies ar kaut ko interesantāku. Andrejs ir uzvilcis ko? Cimdiņus. Tur ir pludiņš. Un tur tālāk ir aukla lejā no augstsprieguma vadiem. Labi, tie nav augstsprieguma vadi, tie ir telefona līnija. Un no telefona līnijas ir vāc uz nebet auklu uz leju un iespējams tur kaut kāds māneklis. Tāpēc Andrejs ir uzvilcis katram gadījumam gumijas cimdus un mēs tādu braucam pakaļ pludiņam un pakaļ māneklim. Ja jūs skaties šo video, tas nozīmē, ka ar mums viss ir kārtībā. Trofeja pludiņš ar izolenti. Juhu! Pirmais ir, braucam pēc nākamā. Otrā trofeja jau ir. Tas ir labs. Labs pludiņš, no, viņš šurpo. O, nu pasmoko. Stream, 3-gramīgais. Nu, un tagad sarežģītākais uzdevums. Mēs braucam tur pēc auklas galā esošā mānekļa. Nezinu, vai var redzēt, bet tur iet aukla iekšā. Un tur ir mūsu bezbailīgais Andrejs mēģinās dabūt ārā trofeju. Pamāju visiem sekotājiem, varbūt pēdējo reizi. Un kas mums tur galā būs? Nu, Andrej? Tur būs kaut kas Japāņu rets māneklis. Ej, tu nost. Bet ir ok. Nu, rād šurpu. Kas tur ir? Šūpiņš, predzaļnieks, mazais. Es domāju, ka mēs darīsim tā, Andrejs noņems to šūpiņu, trofejs, un mēģināsim iebraukt tur, kur mums bija cops. Un moša Andrejs uz šo trofejs šūpiņu kaut ko noķers. Tā kā skatāmies. Un kā jūs redzat, jā, neviens Andrejs šajā video nav ciets. Redz, kāds Andrejs ir malacis. Viņš velk nost arī auklu, kas bija augšā pāri vadiem, pārmesta. Tā kā ne tikai noņem mānekli, bet arī tīram upi. Tā, mēs braucām uz nākamo vietu, kur mēs plānojam copēt, un pa ceļam atradām vēl vienu trofeju. Vēl viens pludiņš, un kas viņam galā bija? Parādi. Āķis. Āķis, un pat vēl ir pusdzīvs starps. Tā kā Andrejs teica, ka viņam bija doma varbūt nomainīt, uz spinningu uzlikt pludiņu un vismaz kaut ko mēģināt noķert. Jo šodien galīgi švaki. Kaut kādu uzstienu, uzbakstieni pa gumijas zivi no niedrēm. Un tās pagaidām arī viss. Nu ko, draugi, mums tā kā dažreiz man lašs copē. Zivs neķerās, bet mēs atrodam mānekļus. Atradām jau kāds pludiņus, dabujām vienu šūpiņu, un Andrejs ir ieraudzījis tur kokos. Izskatās, kad pigs šāds, laikam no Lucky Johna. Ar sviniņu vēl priekšā, tā kā mēģināsim dabūt. Nu ko, draugi, kārtējā trofeja. Parādi. O, pasmuko. Vēl ar svariņu bija. Nu, krāsējums, man liekas, babītei būs. Ņem. Bomba. Andrjuha. Bam! Come back, one last cast, that's what I say, but I'm still here at the end of the day. It's more than sport, it's a sacred pact with nature's heart and a rod intact. Yeah, one more throw, one
tell ourselves while time flies by. It's not goodbye, it's just not yet. 'Cause the passion's deep and the hook is set. One last cast out on the tide. With every flick I come alive. From perch to pike, from dusk to dawn, the spirit of fishing keeps reeling me on. Yeah, one more throw, just one more chance, a dance with fate, a line's romance, saying it's the last, but let's be honest, one last cast is just the promise.